Roberta Lajardona liecība. Paldies, ka atbalsti ikdienas maizes kanālu, to abonējot. Nospied arī īkšķīt uz augšu pie katra video, ko klausies. Ir jau jālielās, kaut gan tas neder. Es tagad runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš 14 gadiem, vai miesā, vai ārpus miesas. Nezinu, Dievs to zina. Tas tika aizrauts 3. debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina, tika aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. 2. Korintiešiem 12, 1-4. Pašā iesākumā visam jums ir jāzina, kā es uzaugu, lai jūs nedomātu, ka esmu nonācis no citas planētas. Es uzaugu vasarsvētku ģimenei Talsā, Oklahomā. Mana vecmāmiņa, kas dzīvoja kopā ar mums, lielāko daļu spieda mani atrasties uz ceļiem. Viņa lika man lūgt. Viņa pat uzstādīja virtuves pulksteni un teica 15 minūtes, un ja es nelūdzu 15 minūtes, es pēc tam dabūju rīkstes. Viņa stāstīja man, ja tu gatavojies kaut ko darīt priekš Dieva, tev par to ir jālūdz. Viņa bija tā, kas man iemācīja lūgt. Vecmāmiņa mani tāpat iemācīja lasīt manu bībeli. Ja es neizlasīju savas obligātās 4 nodaļas dienā, lai 1 gada laikā bībele tiktu izlasīta, es atkal dabūju pērienu. Reiz kādu dienu 1973. gada vasarā, kad es biju 8 gadus vecs, es iegāju savā istabā, lai lasītu savas obligātās 4 nodaļas no Jāņa evaņģēlija. Mana galva pieskārās pilvenam, un mans gars atstāja manu miesu. Es traucos ātrāk par gaismu. Redziet, kad jūs traucieties ātrāk par gaismu, jūs iekļūstat gara pasaulē. Jums ir jāiegūst ātrums, kas ir lielāks par gaismas ātrumu. Es domāju, ka tā ir paraušana. Tā notiek patreiz. Es lūkojos sev pa labi un pa kreisi, bet neviena neredzēju. Tad es nodomāju, tā nevar būt paraušana. Ja tas tā būtu, šeit būtu mana vecmāmiņa man blakus. Es nezināju, kurp dodos. Es lidoju kaut kur kosmosā un ceļoju lielā ātrumā. Es atstāju daudzas lietas 1. debesīs, kas atrodas ap Zemes atmosfēru. Tad es nosēdos ārpus lielākajiem vārtiem, kādus jebkad esmu redzējis. Tie bija ārkārtīgi plati un augsti. Šiem vārtiem spraucās cauri viena milzīga liela pērle. Tajos nebija neviena iecirtuma vai citādas kādas vainas. Vārtu gali bija mākslinieciski veidoti, bet pārējo to daļa bija gluda, dodot kvēlu liecību par taisnošanu. Es centos sevi sapurināt, lai pārliecinātos, vai tik tas nav sapnis. Es nodomāju, ka tā ir realitāte, kad manas ausis saklausīja vārdus. Šeit ir tikai viena no vārtiem. Es pagriezos apkārt, un tur stāvēja Jēzus Kristus visā viņa godībā. Tā ir viena lieta redzēt Jēzu, bet pavisam cita redzēt Jēzu visā viņa slavā un visā viņa godībā. Daudzi ļaudis man ir jautājuši, pēc kā Jēzus izskatās, vai viņš ir 5 vai 6 pēdas garš, vai viņam smilšu brūni mati. Tie nav ne pārāk gari, ne arī pārāk īsi. Viņš ir visa pilnība. Vienalga, lai arī kāds jums liktos ideāls cilvēks, tāds ir Jēzus. Viņš ir pilnīgs visā, kā viņš skatās, kā viņš runā, visā. Tādu es viņu atceros. Es noslīgu saviem ceļiem, asars sāk ritēt lejup pa maniem vaigiem. Es nespēju tās apturēt. Dieva godība liks tev raudāt viņa klātbūtnē. Kad Jēzus runā, ir tā, it kā ticības bultas, griežoties no mīlestības spēka, trāpa tev visu laiku un tanī nepārtraukti eksplodē. Tas arī sauc šīs asaras. Jēzus teica, neraudi, tagad ir laiks tev doties caur debesīm. Es vēlos tevi izvadīt caur debesīm, jo es tevi tā mīlu.
Atceries, Dievs nerespektē cilvēkus. Viņš mīl tevi tieši tāpat, kā viņš mīl mani. Viņa acīs nav nekādas atšķirības starp tevi un mani. Atkal asaras sāk plūst lejup pa maniem vaigiem. Viņš teica, nevajag asaras. Seja, kas ir pilna ar prieku, darīs mani priecīgu. Tad viņš iesmējās, un es viņam pievienojos. Jēzus pienāca man klāt, mani pacēla. Viņš noslaucīja manas asaras. Ar lielāku vērību es sāku ielūkoties lietās, kas bija ap mani. Tās vietas skaistums mani pārsteidza. Mums uz zemes nav tādu vārdu, lai to aprakstītu. Tad Jēzus vadīja mani cauri vārtiem. Viņš nevienam neprasīja, lai tos atver, viņš arī nekur nenospieda nevienas pogas vai slēdžu. Vārti vienkārši pacēlās uz augšu, un mēs pa tiem iegājām. Pirmā lieta, ko es debesīs ievēroju, bija zelta ielas ar zelta apmalēm. Apmales bija izrotātas ar ziediem visās varavīksnes krāsās. Es nodomāju, ja šīs ir debesis, tad es tagad stāvu uz debesu zelta ielām. Es paskatījos lejup, un tad nezinu, kāpēc nolēcu no ielas, lai nostātos uz zāles. Jēzus pagriezās, lai kaut ko man teiktu, bet es biju aizskrējis. Es stāvēju uz zāles, un manas acis un muti bija plaši ieplēsta no pārsteiguma. Jēzus vaicāja, ko tu te dari? Es atbildēju 2 vārdos zelta ielas. Dažās vietās ielu zelts likās līdzīgs mūsu zināmam zemes zeltam, bet tur bija citas vietas, kas bija pilnīgi caurspīdīgas, līdzīgi kristālam. Tā, ka es varēju skatīties tām cauri virzienā uz leju. Jēzus smējās un smējās. Viņš smējās tik gārdi, ka es nodomāju, ka viņš nekad nepārstās smieties. Viņš teica, nāc šurp. Es teicu, nē, šīs ielas ir no zelta, es nevaru par tām staigāt. Vienīgo reizi esmu redzējis zeltu savā dzīvē kā gredzenu, kādas personas pirkstā. Es nevaru pa šīm ielām staigāt, bet Jēzus man māja, nāc. Viņš smējās vēl vairāk, nākot pie manis, lai mani vestu atpakaļ uz ielas. Viņš teica, šīs ielas ir, lai pa tām staigātu, mani brāļi un manas māsas. Tu esi mans brālis, priecājies par tām. Kad mēs tā gājām, es pēkšņi atskārtu, ka debesīs ir brīnišķīgs gaiss, jo to spēcināja gara auglis, īpaši mīlestība, prieks un miers, un debesu vējš bija pilns ar Dieva svaidījumu. Dažreiz, kad cilvēki par tevi lūdzu, liekas, ka saplīst kāds debesu trauks un saturs nolīst pār tevi, vai arī tu sajūti tādu kā triecienu vai siltu pieskārienu. Ikreiz, kad tev pieskaras debesu vējš, tu to sajutīsi līdzīgā veidā. Daudzas reizes mēs runājam par godības mākoni, kas ieveļas sapulcēs. Mākoņi debesīs ir godības mākoņi. Visam debesīs ir kāds mērķis. Es nesaprotu, kāda jēga ir godības mākoņiem, bet tie tur bija redzami. Mēs pagājām garām dažām pilsētām, ēkām un maziem kantoriem. Ēkas bija domātas darbam, kam jānotiek debesīs. Es redzēju ļaudis, nākam un ejam uz darbu. Visi viņi smaidīja. Smaids bija redzams pāri visām sejām. Daži dziedāja dziesmas, ko es pazinu savā zemes dzīvē, un daži dziedāja debesu dziesmas, ko spēja saprast tikai debesīs. Viņi turēja rokās mazu sainīšu, un dažiem no viņiem bija kāds grāmatas personīgai lietošanai. Es redzēju kādu sievieti, kas iegāja veikalā. Es nezinu, vai tur mainīja naudu, lai kaut ko nopirktu debesīs, es zinu, ka debesīs ikvienam ir savs darbs. Šai sievietei bija viņas nelielais sainītis ar kādiem labumiem, un viņa izgāja ārā no veikala ar grāmatu rokās. Debesīs ir grāmatas, tādas pašas kā šeit virs zemes, jo cilvēki ir daudz pūlējušies, lai tās sarakstītu, un debesīs ir arī tādas pašas dziesmas, ko mēs dziedam šeit virs zemes. Tāpat debesīs ir arī grāmatas un dziesmas, kas vēl nav nonākušas virs zemes, jo vēl nav cilvēka, kas būtu spējīgs samaksāt pilnu cenu par to.
lai tās nonāktu virs zemes. Mēs tikai gatavojamies samaksāt to cenu, kas ir nepieciešama, lai nokļūtu ārpusē. Gara līmenī ir noteikta cena, kas par to ir jāmaksā. Ir zināmas prasības, kas ir jāizpilda, lai to sasniegtu. Es ticu, ka iemesls, kāpēc tikai daži ir redzējuši debesis, ir tas, ka ļaudis nevēlas maksāt pilnu garīgo cenu, lai tur nokļūtu. Viņi nav bijuši spējīgi piepildīt doto atklāsmi, vai arī sagrozījuši to, ko viņiem ir teicis Dievs. Ja cilvēki izpildītu garīgās prasības, tad Dievs viņus pacelt debesīs, ļautu paskatīties visapkārt un atvedīs atpakaļ. Es ir gatavs uzklausīt daudz vairāk cilvēkus līdzīgi kā mani, stāstam par to, ko viņi ir redzējuši debesīs, jo aizvien vairāk cilvēku maksā šo cenu. Viņu redzējis debesis. Jaunajā darībā ir teikts, ka debesīs un virs zemes ir viena ģimene. Efeziešiem 3.15. Tur nav teikts, ka viena ģimene ir debesīs, bet cita šeit lejā. Debesīs un virs zemes ir viena ģimene. Ja mēs tam nokļūsim pāri un nonāksim gar līmenī, ja mēs staigāsim gar līmenī, mēs varam dzirdēt, kā šī ģimene dzied šīs dziesmas un tai pievienoties. Mēs varam sadzirdēt tos lasām šīs grāmatas, lai tās pārrakstītu priekš tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit virs zemes. Tas ir tas ceļš, kā tās tikuši šeit uzrakstītas. Esmu lasījis daudz grāmatas šeit virs zemes, kas ir arī debesīs. Un tā, es redzēju šo sievieti, paņemam grāmatu, bet es nevaru jums aprakstīt, kā šo grāmatu sauc, jo man uz to nav tiesības. Redziet, ir dažas lietas, ko Jēzus Kristus man personīgi piekodināja jums to patreiz vēl neatklāt. Veselus 8 gadus pēc šīs notikuma es neiedrošinājos pat kādam bilst kaut pušplēsta vārdu. Par to, ka esmu bijis debesīs, es to nevienam neteicu, man pat bija grūti par to domāt. Es kautrējos kādam par to stāstīt, ka Jēzus ir mani pacēlis debesīs, jo es vēl nezināju, kāpēc viņš to ir darījis. Tagad es esmu to sapratis. Es ticu, ka tas ir tāpēc, ka mana vecmāmiņa lūdza, lai tas kungs mani paņemtu debesīs. Vecmāmiņa turpināja uz ceļiem lūgt, Dievs paņem Robertu, pieņem viņu Dievs, pieņem viņu Dievs, pieņem viņu, pieņem viņu, pieņem viņu, un Dievs viņu pieņēma. Dievs viņu pieņēma un parādīja debesis, un mēs gājām cauri pilsētai. Jūs redziet, Jēzus Kristus ir persona, ar ko var sarunāties. Viņš ir draugs, viņš nav kāds dievs, kas atrodas kaut kur tālu, tālu debesu zilgumē. Ja mēs sapratīsim, ka viņš dzīvo šeit, lejā arī trīsvienība ir šeit, mēs varēsim staigāt un sarunāties ar viņu. Viņu uzklausīt šeit pat, kur atrodamies, un nevis lūkojoties debesu zilgmē. Tikko tu pie tā nonāksi, tu sāksi pareizi dzīvot, tu runās pareizi, un tu pareizi rīkosies, jo tu vairs nevēlēsies darīt kaut ko ļaunu pret trīsvienību, vai arī to sāpināt. Redziet, trīsvienībai ir jūtas, bet tā to nevada. Kad mēs gājām cauri šai mazai pilsētiņai, es redzēju ceļzīmes ielas malās. Es neatceros vairs šīs ielas nosaukumu, bet tieši tad pagriezāmies uz kādas citas takas. Pāri kokiem es varēju saskatīt gigantisku māju. Tā bija atsevišķa no citām. Pa ceļam uz šo saurupmāju Jēzus visu laiku sarunājās ar mani. Viņš piegāja pie durvīm un pieklāvēja. Ļaudis debesīs ir pieklājīgi, tie nav rupji, viņi vienkārši tā nepeld caur stienām. Jēzus pagaidīja apmēram 3 minūtes, un tad atkal pieklāvēja, līdz kāds nāca durvis atvērt. Padomājiet, ja Jēzus Kristus godības ķēniņš nākt pie tavām durvīm un pieklauvētu, tu noteikti tās atvērs, nekavējoties, bet šeit tā nebija. Kāds maz kungs atvēra durvis, izbāza galvu un teica, kā tev iet, Jēzu, un kā tev iet, Robert? Tas man šokēja, es gandrīz sāku bēgt. Es domāju, kā gan šis vīrs zināja manu vārdu. Neviens cits kā vienīgi Jēzus zina manu vārdu.
Tas likās tik jocīgi, bet tad es sapratu, ka debesīs ik viens mani pazīst. Viņi visi var mani jautāt, kā tev iet, Robert? Viņi runā tāpat kā mēs. Es iemācījos arī to, ka mēs ne tikai saglabājam savu veco vārdu, bet debesīs iegūstam arī jaunu vārdu. Es skatījos uz augšu šī vīra sejā un pārbīlī teicu, labi, tad viņš aicināja, nāc iekšā. Tev ir jāatceras, ka nonākot debesīs, tu nebūsi savā dabiskajā vecumā, bet tu būsi savā sirdī apslēptā garīgā cilvēka vecumā, kas ir tavs reālais es. Sakarā ar to, ka es tur biju tikai ciemos, es vēlāk devos atpakaļ no sava garīgā vecuma dabiskajā, kas man tajā laikā bija tikai 8 gadi, bet gara līmenī es biju salīdzinoši daudz vecāks. Sakarā ar to, mana vecmāmiņa, mana māte daudz par mani bija lūgušas Dievu, un es daudz biju dzirdējusi par gara lietām. Debesīs vairs nebija 8 gadus vecs, tur man bija apmēram 33 gadi. Es vienkārši to zināju, un arī mans ķermenis par to liecināja. Ikviena izskats liecināja, ka tam ir kaut kur ap 30 gadiem. Par to nevar rasties nekādi jautājumi, jo Bībele saka, ka mēs būsim viņam līdzīgi. 1. Jāņa 3:2, un tādā vecumā bija arī Jēzus, kad viņš pameta zemi. Viņam bija nedaudz pāri par 30 gadiem. Tāpat arī mēs būsim savos 30. gados. Es neredzēju nevienu bērnu, bet es ticu, ka tie atrodas otrajā debesu pusē. Jēzus ar mani iegāja šajā saurupmājā, un mēs apsēdāmies. Atpūtas krēsli debesīs daudz savādāk nekā mūsējie. Dažreiz mēbeles, kas gatavots uz zemes, kļūst neērtas. Debesīs komforts sniedzas tev pretī. Es apsēdos uz melna plīša dīvāna. Tas bija kā dzīvs, un komforts vienkārši sniedzās man pretī, lai mani apkamtu. Man bija tik ērti, ka man negribējās vairs nemaz kustēties. Kad mēs tā tur sēdējām, cilvēki nāca, lai ar mums sarunātos. Viņi uzdeva daudz jautājumu. Mēs runājām par to, kā debesīs un zemi kopīgi, jo pašā iesākumā viss iesākās gara līmenī, un tikai pēc tam dabiskajā līmenī. Jūs, lūgšanu cīnītāji, ziniet, par ko es tagad runāju. Jums ir kaut kas pa priekšu jārada gara līmenī un jāturpina ticēt, līdz tas piepildās dabiskajā līmenī. Pēc mūsu sarunām mēs cēlāmies augšā un gājām cauri mājai. Māja bija līdzīga mūsu zemišķajām mājām, bet tā likās esam visa pilnība, jo tā bija milzīgi liela. Logiem priekšā bija aizkari. Mājas iekšieni dekorēja mēbeles, gleznojumu, kas bija kaut kas no modernās mākslas, ģimenes fotogrāfijas un augi. Tam visam vēl klāt māja bija piepildīta ar, kā mēs to varam nosaukt, greznuma priekšmetiem. Dažas no lietām es pat nepazinu. Ikvienam debesīs ir sava paša māja. Tajā mājā bija dažas istabas, tādas kā ēdama istaba, dzīvojamā istaba, virtuve un atsevišķa istaba. Tur bija arī kāpnes, un es esmu pārliecināts, bet es augšā neuzkāpu. Es nezinu, vai tur cilvēki arī kāpa augšā, lai atpūstos vai ne. Es tiku pacienāts ar kādu lielu augli. Tas izskatījās kā ābols, un tas bija ļoti garšīgs. Kad mēs atvadījāmies no ļaudīm, kas dzīvoja šajā saurupmājā, viņi mūs apkampa un skūpstīja. Mēs iznācām ārā no mājas pa sēdas durvīm. Es nezinu, kāpēc. Mēs čērsojām dažus pakalnus, un tur man atklājās vairākas citas lietas. Daudz ļaužu vēlas uzzināt, vai debesīs ir dzīvnieki. Jā, tur ir visu veidu dzīvnieki, no A līdz Z ieskaitot. Kāpēc tiem tur nebūtu jābūt? Zeme ir radīta pēc debesu parauga. Tātad, ja uz zemes ir dzīvnieki, arī debesīs tiem ir jābūt. Es redzēju suni, aitu un spēcīgu lauvu. Kokos dziedāja putni un lieli un mazi, un visi viņu dziedāja vienu dziesmu. Pēc tam, kad dziesma beidzās, likās, ka tie visi savā starpā skaļi sarunājas. Debesīs bija arī citas dzīvnieku sugas,
bet es redzēju tos tikai no attāluma un nespēju tos izšķirt. Dzīvnieki no cilvēkiem nebēga un arī necentās tiem uzbrukt. Tie bija mierīgi un jutās droši. Redziet, debesīs neviens neizjūt bailes. Dieva klātbūtne ir tik jūtama, ka bailes, nedrošība, šaubas, slimības un rūpes tur nav sastopamas. Un tu šīs lietas pazaudēji savā ceļā uz debesīm. Tā staigājot, es redzēju arī kokus, debesu kokus. To lapas šūpojas vienotā ritmā uz priekšu un atpakaļ, dejojot un slavējot to kungu. Un tie bija tikai koki. Tev noteikti ienāk prātā, ka tur pustu kāds varens vējš. Zāle, pa kuru staigāja, bija zaļa, bet tās krāsai bija visspilgtākais zaļums, kādu jebkad var iedomāties. Zāle bija ļoti maiga, pēc samīšanas tā nekavējoties iztaisnojās, iznīcinot jebkādas manas pēdas. Un tev nekad nebūs jāpļauj zāle debesīs, tā vienmēr paliek vienā un tai pašā garumā. Ja nokrīt kāda lapiņa, tā pazūd. Kokos nav neviena bojāta augļa, neviena lapiņa nav ar kādu defektu, nav neviena salauzta zara. Debesīs viss ir pilnīgs, nekas tur nav nepareizs. Debesīs jūs neatradīsiet nekādas problēmas, un arī jūs tur nevarat radīt kādas problēmas. Debesīs neeksistē šaubas vai neticība, jo tur mīt dzīvības avots. Tur ir pati dzīvība savā vispilnīgākajā formā. Dieva labestība vispilnīgākajā veidā mīt debesīs. Kad tu palūkojies uz elektrisko spuldzīti, spilgtākā gaisma atrodas ap pašu spuldzīti. Tāpat tas ir ar Dievu. Vislielākais spēks, vispilnīgākā dzīve, vislielākais prieks ir Dieva tuvumā. Redzi, kad mēs visi pēdīgi nonāksim atpakaļ savās debes mājās, Dievs staigās un dzīvos starp debesu ļaudīm.